Mani sauc Raivo, es mācos Ogres tehnikumā par multimediju dizaina speciālistu. Labi. Kāpēc tieši Ogres tehnikums? Es izvēlējos Ogres tehnikumu, jo man ļoti interesē šī profesija. Man bija izvēles mācīties vai nu Ogrē, vai nu Rīgā. Tā kā Rīgā ir ļoti saspiests viss, es izvēlējos būt tuvāk dabai un mācīties Ogrē. Un kā jūs raksturot vidē, kurā mācāties? Skola ļoti sakopta, man ļoti patīk mani kursabiedri, skolotāji ir saprotoši un ļoti liela iespēja izaugsmē šeit. Mūsu profesijai pārsvarā ir nepieciešams tikai dators, ir arī citi papildus rīki, kā kameras, mikrofoni un tā tālāk, bet mēs pārsvarā strādājam pie datoriem. Man ļoti patīk, ka šī profesija ir ļoti diverse. Tu vari izvēlēties konkrētāku nozari, jo šī profesija iekļauj visas nozares. Tu vari izvēlēties strādāt par video operatoru, par reklāmas dizainu, par interjera dizainu, un tu neesi piespiests pie vienas lietas. Mani sauc Laura Roškalne Ozola, un es pasniedzu priekšmetus tehnikumā, kas ir saistīti ar video filmēšanu, video montāžu un video projekcijām un tā tālāk. Pastāstiet, kā tas ir strādāt ar jauniešiem? Diezgan interesanti. Izzināt viņus, kaut kā izprast un mēģināt vispār uztvert, kā viņi darbojas, jo man likās, ka viņi jau ir ļoti interesēti tajā, ko viņi dara. Bet tā nevienmēr ir. Bet vispār ir ļoti interesanti, man patīk. Īstenībā gandarījums ir katru reizi, kad kāds kaut ko dara. Tas ir ļoti forši skatīties, kā bērni strādā, studenti, un kā viņi ir ieinteresēti tajā, ko viņi dara. Tas ir vislielākais gandarījums. Tu arī līmēsi viņu? Nē, nav beigās nepieciešamības, viņš nekur nevar palikt. Viņš vienkārši arī tā turās? Šādā veidā stāv. Un parasti šitais tiek izmantots kaut kā? Pieņemsim, tev mājā, tev vajag, pieņemsim sijām, grīdi sijām, tev pieņemsim pa īsu ir tetēļa. Parasti ieliksi vienā garumā, bet ja tev nepietiks materiāls, tad tu uztaisīsi vienā. Sālies divas detaļas kopā, viņš nekur nevar palikt. Tagad es pie šiem diožu virknēm lieku klāt rezistorus, tā lai nebūtu pārāk liels spriegums viņām, nepienāktu klāt. Tad viņas man tagad jāpievieno, jāsaprot, kur viņas vienot pie mikroshēmas. Tas ir pie 7. kājas. 7. kājas. Būtībā visas detaļas tiek pievienotas pie šī mikročipa. Viņš ir kā smadzenes, kā datoram ir procesors, tāpat schēmām ir mikročipi, kā viņa smadzenes.